Čau visiem! Tā atkal es Kristīna, un es ārkārtīgi sen neesmu vlogojusi. Tāpēc, jā, es šodien nolēmu pavlogot, un es vlogošu vairākas dienas, jo šodien tā kā nav tik interesanti tā kā atsevišķi, tad arī brīvdienas, kas tagad būs, viņas arī tā kā katra diena nebūs tik īpaši, lai taisītu par katru dienu vlogu vai par kādu īpašu dienu, tāpēc būs vairāks tā kā dienas vienā vlogā. Ir ceturtdiena, 20. septembris. Un es esmu Rīgā, un šodien man ir jāaizved brālis pie zobārsta, jo viņš viens nemāk un nesaprot, un tādā garā, kā jau mazs bērns. Un jā, un es nezinu vēl īstenībā, ko es darīšu pēc tam. Rītdien salīdzinoši agri, kad uz 10:40 man ir autobus uz Ventspili, jo manam draugam ļoti agri beidzas stundas, un tad tā kā mēs satiksimies un pavadīsim visu nedēļas nogali kopā. Es šobrīd skatos uz savu kosmētiku, un es tā kā saprotu, ka šodien neko negribu taisīt, jo man arī īstenībā līdz izēšanai ir 35 minūtes. Tāpēc tā kā es domāju, es paspēšu uztaisīt uzacis un pārģērbties, un atlikušo laiku vienkārši droši vien pavadīšu sēžot Instagramā. Bet jā, šodien es domāju, nekādu īpašo make-up netaisīt, jo, es nezinu, vai ir baigā jēga. Man ir jāaiziet no mājas pulkstens 11, un tagad ir 56. Es tagad gaidu, kamēr brālis attaisīsies. Viņš arī atnāca, un jā, mēs dodamies pie zobārsta. Šobrīd ārā ir nenormāli labs laiks, jo man ir tā kā krekliņš, un viņā ir reāli silti. Tā kā man nav ne silti, ne augsti, un es zinu, ka pa dienu būs vēl nedaudz siltāks, jo šobrīd ir 11. Tā kā būs vēl pa kādiem, man šeit 5 grādiem siltāks, un tad man šķiet, ka būs salīdzinoši karsts jau šī tā kā krekliņā. Un man arī ir bikses. Tāpēc, jā, es domāju, tad gan man būs nedaudz siltāk, jo mēs brauksim atpakaļ. Tātad man tikko pasauc iekšā zobārsta kabinetā. Brālim ņems laukā vienu zobu, jo viņi teica, ka nav jēgas viņu turēt. Un jā, šeit ir nenormāli karsts, es esmu vienkārši sarkana. Un tagad mēs sēžam ārā, viņam iešpricēja mutē visu tur. Tagad mēs gaidām, kamēr iedarbosies, un tad būs interesantākais process. Brālis tikko iegāja iekšā zobārsta kabinetā, lūk, tur. Un godīgi sakot, viņš visu laiku stresoja, jo zobu izraut tomēr, tā kā tās varētu būt sāpes. Man jau daudz gadus nav raud zobi ārā, bet man ir bijis kādos 8 gados, bet tāpatās man ir nenormāls bailes par viņu. Es pat nevaru īsti to aprakstīt, bet man ir baila, ka viņam sāpēs, jo tas tikai ietekmēs noteikti arī mani, un es sēžu, un viņš tikko iegāja iekšā, man pilnīgi, zināt, tā kā krūškurvī ir tāda pretīga sajūta, un man bija tāds akties. Bet jā, traki. Tātad ir 8 un kādas 15 minūtes. Pirms brīža noskrēja modinātājs, un es esmu tikko pamodusies, un es speciāli apsēdos sēdus, lai es neaizmiegu vēlreiz, jo tas tikai ļoti iespējams, jo ir tiešām agrs, un es neatceros, kad es pēdējo reizi cēlos tik agri. 9:48 man ir vilciens uz centru. Es burtiski pirms minūtes nodomāju, wow, cik šis rīts ir iesācies mierīgi, cik viss ir vienkārši un forši. Un es sāku vilkt bikses virsū, un es domāju, wow, cik viņas ir maigas šodien. Un tikai es jau viņas biju uzvilkus un taisies vērciet pogu, es sapratu, ka es viņas uzvilku uz otru pusi. Tieši šādien sākās mans rīts. Tikko uztaisīju savu tēju, un kamēr tā ievelkās, sāku iztaisnošu savu matus, jo man ir šeit tāda mesija problēma uz galvas, jo vakardienas tieši izmazgāju matus, un es gāju gulēt ar slapjiem matiem, un lūk, tāda arī viņi ir. Bet es domāju, ka es iztaisnošu tikai šeit priekšu, tur, kur es agrāk biju uztaisījuši čolku, jo man patīk šīs te lokas, un izstāst diezgan normāli. Es paveicu taisīties, un beigās matus iztaisnoju pilnībā, jo es vienkārši skatījos, man bija tāds, es šodien negribu, lai man mati ir tādi lokaini, čirkaini, un es arī esmu pārģērbusies, un man te visa gulta ir pielikta ar drēbēm, un jāsliek ātri somā tās ir, un tad jau es iešu aiz brokastis. Tātad es tikko izgāju laukā no mājas, un
Jā, man ir austiņas, bet, ja neņemiet vērā, es neklausos paralēli mūziku, kamēr es runāju, bet es izgāju laukā. Un man likās tikai, ka būs rītīgi silts, tāpēc, ka pa dienu solīja, ja nemaldos, 28 grādus. Un, jā, es izgāju laukā un saprotu, ka tikai ir nežēlīgi augsti. Un, paldies Dievam, man Somā ir īstenībā dažādas drēbes, tāpēc, ka rītdien jau būs 15 grādi un Ventspilī parasti ir vēl augstāk. Tāpēc, jā, man ir ādas jaka. Man ir vēl krekliņš cits un džemperītis, tā kā tūlītās uzvilkšu kādu jaciņu. Sāk es nosaušu. Beidz runāt, jā. Mēs jau kādu laiku esam Ventspilī, tagad tūlīt būs 6. Un mēs nolēmām, ka mēs brauksim vai uz Hesīti vai arī uz kebabu, bet tikai mēs nevaram izlemt, uz kurieni iet. Tāpēc, jā, jo it kā gribās kebabu, bet man kebabs nav tik mīļš kā Hesītis. Bet es labprāt aizietu uz kebabu, tāpēc, ka kebabā mēs šeit vēl neesam bijuši, jo mēs tomēr 2 mēnešus dzīvojāmies pa Nīderlandi, tāpēc mums nav vēl sanācis aiziet. Tāpēc, jā, es nezinu, man ir tā doma, ka varbūt es Instagramā ielikšu, lai jūs izvēlaties, tā kā tie, kas man seko Instagramā. Un skatīsimies, varbūt, ko atbildēs. Vai arī otrs variants, pēkšņi vienkārši kāds mums pateiks, ka šis te gribās vai uz kebabu vai uz Hesīti, un tad noteikti paklausīs otru. Tātad mēs beidzot esam izgājuši laukā no mājas pēc cik stundām mēs izgājām? 3-4 stundām tiešām. Un, jā, paņēmu matu sastēt, pēc kā ar vējš, un es negribu, lai man pēc tam viņi ir visi vienā kamoliņā. Un tagad mēs gaidīsim Mikriņu. Ja mums šodien nav mašīnas. Pastāst par to, kur mēs tagad esam. Mēs kā redzēt Hesburgeri. No tevis nesanāks YouTuberis. Nebūs. Mēs tagad esam tikuši pie ēdiena un mēs jau ēdam kādas, es domāju, 7 minūtes tiešām. Un nav vēl atnesuši manu burgerīti, par ko es neesmu īpaši priecīga. Bet pa ilgiem laikiem es paņēmu lielo dzērienu. Tā kā lielo dzērienu mazos fiju un tā, bet rīktīgi nice, tāpēc, ka parasti tas mazais dzēriens nepietiek. Tu apēd frī kartupeļus un tas dzēriens jau ir tukšs. Tā kā ir, kā ir. Labi. Mēs paēdam Hesītī, mēs esam pilnīgi pārēdušies. Bijām uz draugām, nopirkām kosmētikas noņemšanas sālves, tāpēc, ka es gudrīt, protams, viņas aizmirst mājās. Un tagad mēs kā reiz ejam garām Pakistānas kebabam. Smuki nosmaržoja, bet šobrīd galīgi nav līdz ēšanai. Tagad mēs šeit mūsu vēderi ir maksimāli pilni, tā kā es nespēju iedomāties, ka es kaut ko vēl ēdu tagad. Kaut gan mēs tikko arī bijām veikalā, un es jau sāku domāt, ko es varētu apēst vēlāk, tāpēc tā kinda ir mana lielākā problēma, ka man patīk ēst visādus gardumus. Mēs nolēmām doties mājās ar kājām, un mēs to arī darīsim, jo ir ļoti silts laiks, un šī ir pēdējā siltā diena. Tā vismaz vēstu prognozes, tāpēc jā, mēs dodamies. Tu vari nobildēt. Tagad ēdam arbūzu. Mums iepriekš bija pilna bļoda, bet tagad ir palicis jau mazāk, jo mēs diezgan daudz esam apēduši. Kaķis tur spēlējas ar kaut kādu mušu, un fonā iet viņas melā labāk.